Esiet sveicināti! Arī šī gada februāris Rīgas brīvostai noslēdzies uz pozitīvas nots. Salīdzinot ar 2014. gada februāri, pārkrauto kravu apjoms ostas termināļos pieaudzis par 4,8%. Mēs skatāmies ar piesardzīgu optimismu, 4,7% plus, jeb apmēram 300 000 tonnas klāt. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, galvenās tas ir ogles, kas ir par 12% klāt. Nedaudz ir samazinājies pa vienu Panamax, jeb 70 000 tonu naftas produktu apjoms. Nedaudz pieaudzis konteineri, ir sākuši ar pilnu šobrīd jau jaudu strādāt arī jaunais minerālmēslu termināls. Es teiktu, tas ir ļoti pozitīvi pie kopējās situācijas, ka gan Tallinā, gan Klaipēdā ir šis kravu kritums. Jāpiezīmē, ka Rīgas brīvosts šobrīd ir stabila līderi starp visām Baltijas valstu ostām. Tuvākā sekotāja Klaipēdas osta februārī pārkrāva par gandrīz 1 miljonu tonu kravu mazāk nekā Rīgā. Šomēnes noslēdzies sākotnējā sabiedriskā apspriešana par plānoto Eiropas standarta sliežu platumu dzelzceļa projekta Rail Baltica 2 maršrutu. Interese par projektu bija liela, tomēr lielākie iebildumi bija Mārupas novada iedzīvotājiem par plānotās dzelzceļa līnijas savienojumu ar lidostu Rīga. Varbūt no šī savienojuma var atteikties. Viena no TEN-T koridoru prasībām ir savienojums ar lidostu. Tallina šo savienojumu ir veiksmīgi atradusi, arī Kaunijā. Rail Baltica maršruts iet gar lidostu. Bet vai šim savienojumam būs arī kāds ekonomisks labums? Ir nepieciešams paplašināt tā saukto catchment area, jeb aptveres joslu, kurā apmēram 2 stundu laikā ar sabiedrisko transportu vai ar privātu automašīnu var nokļūt lidostā. Ar Rail Baltica līniju mums būs iespēja šo zonu vēl paplašināt. Tas ir būtisks papildinājums Rīgas lidostas šai zonai. Līdz galējā projekta apstiprināšanai šķēpi tiks lausti nereizi vien. Tomēr cerēsim, ka strīdā iesaistītās puses gal galā nonāks pie saprātīga kompromisa. 2015. gada 26. februārī Eiropas komisija pieņēma lēmumu izbeigt pārkāpumu procedūru pret Latviju par līgumu par Eiropas Savienības darbību 49. panta pārkāpumu attiecībā uz velkoņu pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā. Sūdzība tika iesniegta 2011. gadā no akcijas sabiedrības PKL Flote, kurā tika apgalvots, ka tiek likti šķēršļi sniegtu velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā. Lai gan Eiropas komisija jau iepriekš neapšaubīja Rīgas brīvostas pārvaldes izvēli nodrošināt velkoņu pakalpojumus, izmantojot meitas sabiedrību, Eiropas komisijas pieņemtais lēmums kalpo par pamatu tam, ka akcijas sabiedrība PKL Flote nav izdevies iegūt dominējošo stāvokli un iespēju paaugstināt velkoņu pakalpojumu maksas. Visu labu un uz redzēšanos!